Mēdz teikt, ka saulgriežu laikā cilvēks un daba saplūst vienā veselumā. Šis esot atskaites punkts, kad līdz ar izmaiņām saules griežos kosmosā jāpalaiž savas nākotnes ieceres un domas, jāpārestartējas jaunajam ciklam. Bet vai šodien spējam apstāties un ieklausīties dabas norisēs un ritmā un arī ieklausīties sevi? Pavasara saulgriežu gaidās raidījumā Kadras kultūrā saruna ar dabas pētnieku Lauri Daņīlovu. Ja mēs runājam par saulstāviem, par pavasari, ja, tad tie ir tādi punkti, kad Zeme riņķojot ap sauli, arī uzņem enerģiju no saules, un tajā brīdī, kad kaut kas mainās dabā, ir tie punkti, ka kaut kas pārstartējās un pārlādējās. Un tad arī cilvēks var it kā, tajos brīžos, ja viņš pie tā piedomā, jo cilvēkam viss notiek dzīvē tikai tad, kad viņš ar savām domām piekrīt vai ir līdzi, tā saka, akceptē, ja, tos procesus. Tā ir tā psihiskā enerģija, ja, kam mēs piešķiram paši uzmanību. Un ja cilvēks šajos tādos pavasara, vasaras un tādos saules punktos piedomā pie tā, ka tagad, ko tagad mēs varam labu ieplānot uz nākotni, ja, tad viņam arī viss tas notiek. Tāpēc ar to arī ir nozīmīgi šādi laiki, ja, kad nevis vienkārši aiziet atslēgties, kā mēs esam pieraduši, kad mēs ejam relaksēties pēc ikdienas notikumiem. Mums vajag tusiņus, mums vajag víkendus. Ja. Mēs tā kā ejam atslēgties. Tieši otrādi vajag aiziet pieslēgties, nevis atslēgties pie tiem dabas procesiem. Un tā, ka mēs aizejam un izklaidējamies un pieēdamies un mums velk uz miegu, un es nerunāšu par tādām lietām, kad tur vēl ne tikai pieēdamies, bet arī vēl piedzeramies, ja, kas ir ritīga atslēgšanās, ja, uz vairāku laiku. Tas ir tā iešana prom no dabas. Un tad, ja teiksim, prasa, kāds tur novēlējums, kāds tur tagad pareģojums uz nākotni, nav nekāda pareģojuma. Vienīgais ieteikums cilvēkiem vai novēlējums – apstājieties, apskatieties apkārt, apdomājieties, pārslēdzaties, apskatieties, kur jūs esat atnākuši, ko jūs esat darījuši. Zin, kad vienas un tās pašas darbības novada pie vieniem tiem pašiem rezultātiem. Ja jūs ikdienā skrienat, un nevarat paspēt, jo vairāk skrienat, jo vairāk nevarat paspēt, tad jautājums ir, kāpēc jūs darat vienu un to pašu? Apstājieties. Tādā vāveres ritenī pēc būtības vispār. Jā, un tas vāveres ritenis ir tas, kas īstenībā neļauj apskatīties dabā, kur īstenībā viss ir parādīts. Viss ir parādīts, kur kā iet, ja, spēka līnijas, kā kalns aiziet. Un cilvēks tikai neapzināti domā, kad viņš, kāpēc ir šīs tranšejas saraktās, kur karš ir gājis pāri. Viņš jau neapzināti aizstāv tās vietas vai izvēlās aizstāvībai tās vietas, kur ir spēka potenciāls. Tad iedomājies, ja iet kara darbība un pēkšņi komandieris sadomā kaut kur kalna lejā sasaukt karaspēku un tagad viņiem tur kaut ko blā stāstīt. Viņi viens nedzirdēs, tāpēc, ka viņš stāv lejā, kur nav enerģijas. Tāpēc viņš uzkāp kalnā, kur ir enerģija, jo kalns veidojās no tā, kad nāk no zemes enerģija, un tad viņa vārdiem ir spēks. Un tāpēc arī, teiksim, tie, kas saka, te viss ir izpostīts, redz, tas karš gājis pāri, tās tranšejas, ja. Jā, viņš ir gājis pāri, bet nevar jau izpostīt to, kas nāk no dzeļas zimumiem. Viņš jau šeit ir. Un tad, tā kā es stāstīju, ka daudzi zintnieki un zinātāji strīdās, ja, kas ir pareizi saulgrieži vai saulstāvi, ja, viņi jau strīdās par to, kā pagātnē, kā tur ar tiem prāta terminiem tik galā. Būtu labāk padomājuši, ko ar to visu darīt nākotnē uz priekšu. Pietiek skatīties uz atpakaļ, ja? Jo mums jau visa nākotne veidojās no tā, kad mēs dzīvojam no savas pieredzes. Skolā mums ko dara? Māca, kāds tur, it kā aiz muguras kaut ko ir mācējis. Kas skolā māca to, kad varētu tā pagriezties uz nākotni un iet, jo mēs īstenībā ejam uz nākotni, skatoties, kas bija apakaļ. Mēs, pieredze vēsture, tur pieredze, tur, šitā mēs ejam. Kas pateica, ka var pagriezties un iet šitā? Spēka tādos punktos, kad laikā īstenībā, kas tad ir saules punkti, ja? Tie ir punkti, kad var ielikt programmu, modernā valodā runājot, ieprogrammēt, nodomu palaist, sapni palaist, plānu palaist. Jo dabā jau ir iekārtots tā, ka visa materiālā pasaule veidojās tajā vietā, kur ir radīta situācija. Situācija rada enerģijas, kas iet pa priekšu. Viņas rada apstākļus, lai notiktu notikumi.
Un priekš cilvēka dzīvē notikumus rada viņa laistais nodoms, viņa laistā programma. Nu, tad pagriežamies uz priekšu, zinot to, kad ir tagad, nu, teiksim, pavasara saulstāvi, un laižam to nodomu uz priekšu. Zin kā no senatnes nāk, esat dzirdējuši, mums latviešiem laikam ne, bet krieviem ir tāds teiciens, ka, nu, pirms ceļa vajag piesēst, ja, nu, tur prisjaģim na darošku krieviski, ja, bet, nu, kad kaut kur dodās kādā ceļojumā, tad, nu, uz pusminūtīti piesēst. Paklusēt, padomāt, bet priekš kam tas ir, kā tas mūsu latviešu tajā, nu, kultūrā. Tas ir tas, kad cilvēks apsēdās, nu, tā kā es teicu, apstājieties, apdomājieties, ja. Un tad sēžot, viņš sakārtoja tās savas domas, un tad laida pa priekšu tādu kā kamolīti. Nu, tas tādā folkloras vārdiem, to tādu sidrabu kamolīti vai zelta kamolīti palaida pa priekšu tam savam ceļam. Tam savam ceļam, lai viņš tur visu sakārto. Un pēc tam gāja, viņš brītiņu pasēdēja, lai tas kamolīts aiziet uz priekšu, visu nevajadzīgo pastum malā, ja, un tā enerģija, tas nodoms aiziet pa priekšu, un tu ej, un tev viss liekas, nu, tā kā tu esi plānojis, viss liekas kopā. Tā gudrība tāda iekšā. Viss ir ļoti vienkārši, jo visas ģeniālās lietas ir vienkāršas. Un dabā vispār viss ir vienkārši. Šķiet būtu utopiski domāt, ka šodienas ritmā varam nošķirt tehnoloģijām caurvīto ikdienu no savas dienas kārtības, bet, kā saka Lauris, kaut uz brīdi tas tomēr būtu svētīgi, jo jautājums, kādā realitātē mēs dzīvojam, ikdienu kļūst arvien aktuālāks. Mūsu smadzenes, sēdoties priekšā elektromagnētiskā laukā darbojās, ja, viņas izdala šeit 7,8 GHz. Nu, smadzenes. To var izmērīt, kad saliekti tos apkārt. Zeme dod 7,8 GHz. Kompass strādā elektromagnētiskajā lauka diapazonā. Ja? Tagad skaties, kas notiek. Kompass rāda, ja? Pabildējiet, skatieties. Un tagad man pēkšņi zvana mobilais telefons, man domāšana strādā elektromagnētiskajā laukā, es lieku klāt telefonu, un mans viss lauks aiziet uzreiz pilnīgi šķīvi sagrozīt. Un tā ir mūsu domāšana. Mēs gribam kaut ko padomāt, un mums pieliekam telefonu klāt. Teiksim, hop un aiziet. Pilnīgi otrādi apgriežās. Bet tā ir tā realitāte, kurā mēs dzīvojam? Jā, tā ir tā sagrozītā realitāte, visi kājām gaisā. Un tad, ja man prasīs, nu, ko tad kādi tad novēlējumi tur šī pavasarī vai kaut kādi, nu, tad man lūdzu mans novēlējums. Nu, sagaidat šos te saulstāvis, ja, šos te, kad saule pārslēdzās, nu, uztaisat vienu klusumbrīdi, nu, noliekat tos telefonus uz kādu pusstundu nost. Aizējiet dabā un noliekat. Nu, pamēģināt pabaudīt to dabu. Pamēģināt, varbūt jums galvā kaut kas saliksies savādāk. Nu, vienkārši. Pamēģiniet. Nevajag nekādas tur prognozes taisīt, kā mums tur tagad zvaigznes sastājās vai planētas saliekās. Nu, vienkārši ieteikums. Uztaisiet pauzīti tādu. Noliekiet. Aizējiet dabā bez visām šīm te urbanizācijas visām tām lietām. Ja? Vienkārši... Jā, jo arī daba būs tā lieta, kas tev cilvēku arī paši viņam palīdzēs sakārtot. Jā, un jo biežāk to dara, jo vairāk notiek. Piemēram, tagad zīmīgs laiks ir arī, zinat, ja, kad 20. datumā, tas saulgriežu punkts ir 21. datumā. Ja? Bet zinat, ka 20. martā, 20. gaidām saules aptumsums. Tas arī ir saistīts ar visām šīm te lietām. Un kā es tagad lasu, kā astronomi, kas novēro zvaigznes, un protams, ka viņi raksta žurnālā, ka ir saules atāps, un protams, ka viņi saka, ka nu, neskataties ar neapbrinot aci saulē. Un vēl sliktāk caur binokli neskataties. Ja. Protams, ka tas viss iespaido, bet ko māca? Māca neskatīties saulē. Nu, es personīgi zinu, kad es varu kādu laiciņu neēst, ja es paskatos saulē. Piemēram, es esmu uztrenējis redzi tā, ka es varu skatīties saulē. Un jo es vairāk skatos, jo man vairāk enerģijas rodās. Jo cilvēks, esat dzirdējuši teicieni, kad cilvēkam ieskatoties acīs, var viņa visu dvēseli redzēt. Ja, kad caur acīm mēs diezgan daudz apmainamies ar enerģiju, ar informāciju. Ja. Tas ir viens no veidiem, kur mēs arī no dabas esam aizgājuši prom. Mums māca neskatīties. Īstenībā var skatīties.
Var skatīties, tagad te iesaka, dariet to uzmanību. Vislabāk to darīt ir tad, kad saule riet vai saule lec, jo tad viņai mainās tas spožums, ja, un tad var sākt uztrenēt to aci. Bet īstenībā tas arī ir tas viens no tādiem rādītājiem, kur mēs ejam prom no dabas. Ja, kad ir saulēdā, ir veģetārieši, ir zaļēdā, un ir tādi, kas tikai no saules pārtiek, kas tikai dzer ūdeni un tikai pārtiek no tā, kad skatās saules. Ir viss zinātniski aprēķināts tās tehnoloģijas, kā tas viss organismā notiek. Uzņem enerģiju. Mums dabā viss notiek pateicoties saulē. Visi dzīvības procesi notiek pateicoties saulē. Fotosintēze zaļajos augos, ja, notiek, chlorofils veidojās, ja, un tad skatieties, kā notiek. Saulīte ir pirmreizējais enerģijas avots. Saulīte ienāk augos, un tas jau ir otrreizējā, augs jau ir uzņēmis saules enerģiju, ja, viņš jau vienreiz ir viņu palietojis. Zinat, ir tādi veikali, second hand. Viņš jau vienreiz ir palietojis. Tad mēs ņemam veģetārieši, ko viņi dara? Ņem zaļo augu un pārtiek no divreiz lietotas, no otrais lietotās enerģijas, jau no vienās rokās jau ir pabijis. Ko dara tie, kas ēd gaļu, kas notiek ar augu? Atnāk zvērs, atnāk govs, džik, zaļo zāli apēd, tā ir trešo reizi enerģiju izmantot, saprot? Un ko dara cilvēks? Viņš atnāk un pēc tam to govi tuka ar āmurīti un ceturto reizi jau izmanto to enerģiju, vai kurotu reizi. Ja? Kad saule ir pirmais avots, auga ir otrais avots, dzīvnieki trešais avots, ja? Un cilvēks vēl pēc tam. Tad stādaties priekšā, cik tajā second handā jau ir panēsājuši, ja? to visu to. Un tas ir tas tiešais avots. Ja? Kāpēc, lai viņā neskatītos? Ja? Mums tiešām caur acīm visvairāk enerģijas ienāk iekšā mūsu. Cilvēku domāšana stingri saistīta ar zemes enerģijām, kas nāk ārā. Tā ir elektromagnetika, tas pat ir visā fizikā pierādīts. Ja? Mūsu domāšanas smadzenes strādā ar vienu elektromagnētisko lādiņu, ko Zeme strādā. Zeme savukārt strādā ar vienu un to pašu lādiņu, kas vispār kosmosā. Tā kā mūsu domāšana stingri saistīta. Un Zeme ar Saules sistēmu viņa arī ceļo cauri visādām mākoņiem, tā vienkāršā valodā, visādām miglājiem cauri, ja? Un tas arī dod savu fonu, un līdz ar fona maiņu mainās mūsu domāšana. Tā kā mēs esam saistīti ar tiem procesiem, mainās cilvēkiem domāšana. Un daudzi cilvēki sāk aizdomāties par garīgām lietām, nesauksim tur vārdos garīgais materiālais, bet viņi sāk aizdomāties par kaut ko vairāk, kad vēl bez šīs te matērijas ir vēl kaut kas. Kur paliek mūsu sapņi, mūsu fantāzijas? Viņi ar kaut kur dzīvo. Apstieties, kā Holivuds ir uzbūvēts. Visas Holivuda filmas, fantāzijas filmas, viņas īstenībā ir realitāte. Žils Vērns, kas uzrakstīja savus romānus laikam pa priekšu, pa zemūdenēm, pa gaisa baloniem. Tā ir tā doma, tie sapņi, tā fantāzija. Viņi dzīvo tādā telpā, viņi ir vēl te blakus. Tas ir arī mūsu zinātnē. Mēs jau dzīvojam, mēs arī skolā, un jūs arī esat mācījušies fiziku, kas ir Ņūtona fizika. Bet tagad jau ir atklāts, kad ir vēl bez Ņūtona fizika citi likumi. Teiksim, kvantu fizika, ja, kur viena daļiņa var atrasties vienlaicīgi vairākās vietās. Vai darbības īpašības nosaka vērotāja uzmanību. Tas, kā es vēroju, es varu piešķirt tai lietai, kādu es gribu nozīmi. Tas strādā kvantu līmenī, kas ir dziļāks par ātomu līmeni. Jo Ņūtona fizika strādā ātomu līmenī. Tas, kas iet dziļāk iekšā aiz ātomu, tur ir citi likumi. Un tāpat lielajā kosmosā, tur, kur iet plašumā, tur ir citi likumi. Mēs domājam, ka mēs, vaigi te zinām visu. Ko mēs nezinām, jā. Tāpēc mums ir, tas laiks ir tāds, tas, ko tu prasi, jā, viņš ir interesants. Viņš ir interesants, tāpēc, ka mums ir daudz vēl priekšā visu kaut ko izzināt, visu kaut ko darīt, jā. Tas nav tā, ka tagad, kā citi saka, kaut kas beidzās tur. Tad, ka kaut kas, teiksim, kaut kas vecais beidzās, ja? Vai kaut kas jaunais grib iesākties, tad vienmēr ir tāda tukšuma sajūta, ja? Kad liekas, ka kaut kas, vecais aiziet, pazīstamais, ja? Tad vai bailes iestājās, vai vēl kaut kas. Jā, kuram žēl tur veco palaist.
Bet tam ir jāiziet cauri, lai kaut kas jaunais iesāktos. Tāpēc arī mēs tagad dzīvojam tādā pārmaiņu laikā. Kā jūs pats tā nonācāt līdz tam, kad ir dabā jāvēro šo notikumu? Dzīve noveda, kā krieviski saka. Dzīve, mums jau visiem, redz, jūs jau esat, tā teikt, spēka gados jauni, ja? Jums jau tas viss ir priekšā. Redz, cilvēka mūžs jau dalās īstenībā tādās divās lielās daļās, ja mēs vidēji dzīvojam jums 80 gadus, ja? Esat dzirdējuši 40 gadnieku krīze, ja? Tas ir pa vidu, jo pirmā mūža laikā cilvēks iepazīst materiālo pasauli. Viņam viss ir jādara, jāiemācās nauda pelnīt, jāiemācās attiecības būvēt, visas šīs te lietas. Un tā kā pienāk tie 40 gadi, tad ir tāds viens brīdis, kad viss tas pats ir jāsāk pētīt vēl tādā smalkākā plānā. Ja? Nesauksim viņu tur kāda tā garīgā pasaule būtu vai kāda, bet tā, bišķi plašāk domāt. Un tas ir tāds, ka, ir jāapzinās tā sava dzīves, tie savu dzīves uzdevumi. Un mēs jau katrs nonākam, un īstenībā, ko tad cilvēks dzīvē dara? Galvenie jautājumi, ko cilvēks dzīvē meklē, ir, kas es esmu un ko es šeit daru šajā dzīvē. Pareizi. Visi vienkāršie jautājumi. Un īstenībā cilvēks jau neko citu nedara, kā viņš tikai visu dzīvi meklē, saprast, kas tad viņš ir, un ko man tad darīt, un kāpēc es te atnācis, kādi ir man dzīves uzdevumi. Un visi mēs to daram. Un tad jautājums ir tikai tāds, kurš atrod, kurš neatrod. Un citam tas izdodās dzīves laikā ātrāk, tad, kad mēs aizējam no šīs pasaules, mirstam. Ja? Būsiet dzirdējuši stāstus, ja, kad cilvēks pirms nāves man visu dzīvi paskrēja gar acīm, kad tur kaut kāda avārijas situācija vai vēl kaut kas. Jā. Tev tik tās domas tik ātri aizskrien vienā brīdī cauri. Un tajā brīdī, kad mēs it kā nomirstam, aizējam, mēs jau saprotam, kāpēc mēs esam šeit bijuši. Jo mums tā visa dzīve paskrien garām, mēs visu saprotam momentā, pārdomājam. Ja? Bet tas jautājums ir, vai tāpēc mums ir jānomirst, vai tikai tad mēs varam to sapratni pieņemt, kad mēs esam nodzīvojuši. Kas ir teicis, ka to nevar izdarīt ātrāk? Jo tad, kad tu to izdari ātrāk dzīves laikā, tu principā saproti, kas par lietu, tu visu sakārto, un tad, kad tu visus dzīves uzdevumus esi izdarījis, tad tu vari brīvi neklapēt ar ausīm un mierīgi dzīvot. Saprot, tev vairs nav šīs situācijas, kas tev visu laiku liek kaut ko mācīties, kaut ko labot, veidot, ja kaut ko, saprot? Jā, bet tas, laikam, ir jautājums par to, viens to teiks, es to savu dzīves jēgu, tur, caur ticību un kristietību. Jā. Un cits caur dabu to, bet kā tas... Un cits caur zinātni un visādi, Jā, tad es ir būtīgi tie ceļi jau... Tie ceļi ir viņi jau tāpat visi pie kaut kā noved, kaut kā noved, un viens kārtīgs zinātnieks vienalga beigās pasaka, tu zini, tas Dievs ir tomēr, Un viņš ir it kā to materiālo gājis ceļu, ja, bet jā, un tā arī mēs ar to jau mēs arī esam dažādi, ja, kad mēs katrs gan to ceļu arī izvēlamies, savādāk. Agrāk bija šie te priesteri, zintnieki, šamaņi, vai sauksim, kā viņus gribam, ja, tie bija cilvēki, kas zināja šos te dabas likumus. Jo arī mūsdienās cilvēki, kas saprot šo pasauli drusku vairāk kā visi, ir mazumiņš. Un arī senatnē tā bija. Tie, kas zināja, bija mazāk. Tāpēc arī katram karalim bija savs āksts, kas bija āksts, bet īstenībā nebija āksts, viņš deva padomus. Ja? Un tāpēc veģmas un raganas bija tās, un kāpēc bija viduslaikā inkvizīcija, un kāpēc dedzināja cilvēkus, kuri zina. Kam ir vajadzīgi, arī mūsdienās nav vajadzīgi cilvēki, kas ir gudri, kas ir veseli. Nav vajadzīgi, jo mums visa medicīna balstās, jebkurš ārsts ir ieinteresēts, lai būtu vairāk slimnieku. Ot mēs dzīvojam pareizā pasaulē. Jebkurš ārsts ir ieinteresēts, lai būtu vairāk slimnieku. Viņš nav ieinteresēts, lai cilvēki būtu veseli. Un skolotāji nav ieinteresēti, lai būtu gudri cilvēki. Nebūs ko mācīt.
Jo vairāk muļķi, jo vairāk darba. Saprot, mēs dzīvojam tādā bišku atžgārnā pasaulē, un tāpēc arī tu sāki ar jautājumu, kāpēc čortaks? Kāpēc raganas? Tāpēc, ka gudrība, tāpēc, ka nevajag gudrību, tāpēc, ka prom. Un kāpēc čortaks? Tāpēc, ka spēcīga vieta. Nu, nevajag jums spēcīgas vietas. Tur vēlns ir neiet. Tas ir pretējo. Jā, nu tā kā saprot ilūzija, otrādi viss ir. Atžgārnā pasaule. Un tāpēc, ka spēka vieta, tāpēc, kad reku tur ir purs, kas ir mīnus, nu pieņemsim schematiski, un reku ir kalns, kas ir plus. Kur ir īstais līdzsvars, kur notiek? Pa vidu notiek. Tur, kur plus ar mīnusu mainās, tur ir tā enerģijas apmaiņa, tur ir tā efektivitāte. Cilvēkam arī nav jābūt garīgam vai jābūt materiāls dikti stabilam. Pa vidu jābūt. Mēs jau visu līdzsvaru meklējam. Nevajag kāpt no viena grāvja otrā. Un tāpat tās arī dabā ir, ja, kad tie viduspunkti ir pa vidu starp šiem te mīnusiem un šiem te plusiem. Un tāpēc arī čertoks, viņš ir pa vidu šiem te. Un dabā tas viss tā ir iekārtots. Tad. Pavasara saulgrieži esot tikai viens no laika cikla atskaites punktiem, jo katram no mums ikdien tiek pakārtot vēl citām laika dimensijām. Arī laiks ir daudz dimensijāls, ja? Un mums laiks ir lineārs. Ko nozīmē lineārs laiks? Ka mums ir viena kalendārā līnija. Lineāri mēs zinām no decembra līdz jāņiem. Ja? Lineāri. Tas ir lineārais laiks. Un lineārā laikā dzīvojot, laiks ir nauda. Laiks ir nauda. Mēs tik skrienam no viena datuma uz otru datumu. Bet tad, kad mēs sākam pētīt laika enerģiju, ko es sākumā teicu, ka arī laiks ir dabas sastāvdaļa, kurš arī ir viens no visneizpētītākajām lietām. Mēs maz ko zinām par laiku. Un laiks arī īstenībā ir daudz dimensāls. Viņam ir daudz šie tecējumi. Tas, kas mums ir kalendārie datumi, tas ir tikai sociālā plāna ritms, kas nosaka mums, vai pareizi laikā paspēt uz tramvaju, uz vilcienu, satikšanos, kas ir sociālais ritms, kas nosaka sociālās darbības zināmu kārtību sociālā ritmā. Bet mums vēl ir daudz dažādi cikli. Piemēram, viens no pazīstamākajiem cikliem, ko zina katra sieviete, ir mēneša cikls. Viņam nav datumi janvāris, februāris. Viņam ir citi, bet tas arī ir laika cikls. Bet tajā notiek citi procesi. Sievietei tur notiek bioloģiskais process kaut kāds. Vīrietim uz mēnesi ciklu notiek psiholoģiskais process. Vīrietis arī ir iesaistīts tajā pašā procesā. Nevajag teikt, ka jūs sievietes tikai esat apliktas ar šo te tādu, mums te nabadzītēm jāvelk. Nekā vīrietim, sievietē bioloģiski, vīrietim psiholoģiski. Jo tas nosaka zināmu laiku, kad ir zināmas darbības jādara. Lai būtu zināms rezultāts, kas ir saistīts ar dzīvības procesiem. Un tas ir tikai, es jau 2 ciklus minēju, bet ir vēl un vēl cikli. Mēs vēl visu neesam aptvēruši. Tas ir tas jaunais laiks, ko tu prasīji, kur viņš ir, vai viņš ir. Viņš ir nesen sācies, mēs vēl tikko sākam mācīties. Mums vēl viss priekšā. Viss vēl priekšā, vēl kur rakt un rakt. Tā kā, nekas nav beidzies, nekāda pasaules gala nav. Un ir jau arī tas interesants, ja, kad cilvēki tiešām, ja mēs paskatāmies tā sabiedrībā, tāpēc arī tas mans aicinājums drusku atslēgties, apstāties, ja, nolikt kaut vai tos telefonus, ja, lai viņš arī paliek kā šī gada pavasara tas novēlējums. Ja. Daudzi jau cilvēki tomēr ir tādi apjukuši, ko darīt, un saspiesti un nomākti. Un ar darbiem grūti, ar naudām grūti, ar veselību grūti, ar visu grūti. Ja? Un tad saka, ja, kad mums jau te viss ir aplikts ar nodokļiem, ka mums tagad vēl tikai uz gaisa nodokli. Ja? Neuztraucties, ir jau uz gaisa arī nodoklis uzlikts. Viss ir kārtībā. Gaisa ir brīvība. Mēs nevaram nekur atrasties, teiksim, nekur uz zemeslodes, mēs nevaram atrasties bez deklarācijas. Bez pieraksta. Mēs nevaram bez pases nekur aiziet. Tā ir brīvība. Viss mēs esam ierobežoti, mums viņas nav. Neskatot to, ka uguns ir aplikts ar nodokli, ūdens ir aplikts ar nodokli un zeme ir aplikts. Tās ir visas stihijas, kas ir aplikts un gaiss ir aplikts. 4 stihijas. Un tad cilvēki saka, mēs esam tūtē. Nē, vēl ir 5. 5. ēters vēl ir. Ēters, ko nezina zināt. Tagad sāk zināt, kad ir vēl tā 5. elements, kas caurauž visus, kā ir matērija veidot, kad ēters ir. Ja? Ēters ir zināšanas, saprašanas, gudrība.
Tu saki, cik mēs daudz nezinām tie resursi. Tas ir ēters, lūdzu lietojam, piepildam viņu, un mums būs tā vienkārši sakot nospļauties, kad tur tā ierobežotība tajās pārējās 4 stihijās ir. Bet mums ir šī te domas brīvība, šī te enerģija, kas arī ir enerģija, psihiskā enerģija. Tā ir visvērtīgākā lieta kosmosā, jo mūsdienu zinātni, kas īstenībā iet 80 gadus uz priekšu, un šie te fotoaparāti, kur mēs domājam, ka mums ir baigi attīstītā elektronika, tas viss ir bērnu rotaļlieta salīdzinot ar to, ko zinātne jau zina un māk, kādas ir kosmiskās tehnoloģijas. Ja? Viņi ir 80 gadus uz priekšu apmēram. Un viena no svarīgākajām nozarēm ir nevis jaunās tehnoloģija atklāšanas, tur kaut kādas mehānismu izdomāšanas, bet tieši cilvēka apziņas pētīšana. Un tieši cilvēka apziņas loma uz nākotnes veidošanos. Saprot? Ko pēta? Mūsu domas pēta. Tas ir visinteresantākais, vislielākais materiāls. Un šī niša pašlaik ir tajā jaunajā laikā brīvo, tas ir tas ēters. Tāpēc ir par daudz ko jāinteresējās, ir par daudz ko ir jāmāk uzklausīt citu viedokļu, nevis tagad turēt ar to gudrību, ko es esmu iemācījies, ja? Un iet tagad visiem stāstīt. Jā, tas arī ir jāstāsta, bet ieguvējs tu būsi vairāk, ja tu iesi un klausīsies, ko tev citi klausās. Tev nes klāt. Un ja tu esi atvērts citu viedokļiem, tad tu esi bagātāks. Nevis, ja tu ej ar savu taisnību, to sevi apdali, jo tu ej ar savu taisnību. Tāpēc arī tajā manā stāstījumā, ja, jūs zināt, jūs klausaties tikai kā manā viedoklī, nevis kā tagad tādā kaut kādā patiesībā. Es arī uz to nemaz nepretendēju. Tikai papļāpāju, padalos, ja, ko es esmu sapratis. Nākamajā raidījumā vētīsim par enerģētiski spēcīgām vietām dabā, kas pēc Laura vārdiem mums baltiešiem esot nemazums. Savukārt līdz ar saulgriežiem restartējamies jaunajam, ieklausāmies dabā un līdz ar to arī sevi. Esam šeit un tagad.